Nu ko, sveiciens visiem. Es sveicinātu Meistara Divsroču kanālā. Mazlietiņ par šito dzīvokli. Tātad iegādājāmies mēs viņu pa 16 000. Un sākam savu piedzīvojumu ar to, ka tas dzīvoklis mums nāca ar visām mantām. Un no tām mantām mums bija jāatbrīvojas. Tātad lēnā garā izkrāmējām visu ārā, mēbeles, kā redzat, vairs nav. Sadzīves atkritumus maisos, lēnā garā pa 1-2 maisiem metam izkastē. Centīšos sīki stāstīt, ko es daru, kāpēc es tieši tā daru. Izmaksas likšu iekšā, kādas tiek maksātas. Pirmais etaps mums bija izjaukt ārā visas mēbeles, izvākt ārā. Tad visas mantas izvākt ārā, un to, ko var bez maksas nodot kaut kādos laukumos vai vēl kaut kur, tos mēs nododam laukumos. To, ko nevar bez maksas, tātad tas būs dzīvokļu izmaksās. Tātad te kaut kur parādīsies lejā laikam izmaksu skaitītājs. Tātad dzīvoklis maksāja 16 000, un pirmās izmaksas, kas mums bija, tas bija brauciens uz Gētliņiem, izmest ārā musara. Tur man sanāca par to, ko es iepriekš šortā biju ielicis, busā biju sakrāmējis. Tur mums izmaksas bija 50 €. Gētliņiem bija jāsamaksā par to, lai es varētu izmest ārā poligonā. Drēbes un tādas, kas te bija, tās visas tika sakrāmētas maisos, un lēnā garā pa vienam maisiņam tiek mests miskastē. Tas pie sadzīves atkritumiem, kaut kā tā. Tas būtu īsumā viss. Tagad sākās demontāžas darbi. Tātad tīrīsim sienas, grīdlīs lauzīs, durvju ailes lauzīs, un vēl visu kaut ko darīs, bet tas būs uz priekšu. Bet tagad esat laipni aicināti paskatīties timelapsu, kā mēs vācām mantas ārā. Svešinieku balsis, grāmatu vāki klusē par svešiem sapņiem. Debesies upusies, ir te cilvēku smarža. Tas viss te bija, bet šodien beidzas. Labi vēl turas, bet svars jau nogurdina. Kā nevenšķiro sākas jau viss jaunībā. Prot, putekļi zūd, te paliek telpa, kur dzīvot būs. Vecas mēbeles čūst kā svešinieku balsis, grāmatu vāki klusē par sapņiem. Debesies upusies, cita cilvēka smarža. Tas viss te bija, bet šodien beidzas. Prom, vieta brīvībai, kā nevenšķiro sākas jaunībā. Prot, putekļi zūd, te paliek telpa, kur dzīvot būs. Bet svars jau nogurdina, katrs atvilknē, kā noslēpums svešs no papīriem. Krīt pagātnes ēnas, bet rokas strādā, un tur viss veras vaļā. Šīs man tas nav manas, tas ir balsis, kas te dzīvoja pirms manis. Es viņas iznesu ārā, un atstāju vietu elpai savai. Prom, vieta brīvībai, kā nevenšķiro sākas jaunībā. Prom, putekļi zūd, te paliek telpa, kur dzīvot būs. Sienas vēl klusē, bet grīdā dzīvojas. Ar katru soli te ienāk gaisma, svešinieku balsis. Aiz durvīm izciest, un telpa kļūst mana beidzot brīva. Kramēšana nav tikai roku darbs, tas ir karš ar pagātni, kas nedieder man. Es met ārā, bet paņemu sev to, kas ir tagadne, elpa un spēks.